Pagājušajā raidījumā mēs uzklausījām uzņēmēja Ivara Strautiņa viedokli par plusiem un mīnusiem mūsu dalībai Eiropas Savienībā no uzņēmējdarbības viedokļa. Šajā sižetā mēs uzklausīsim, kā vērtē pirmo 10 gadi un mūsu valsts iespēju prezidēt šajā savienībā Gārkalnes novada vadība. Jebkurā situācijā, kad attiecīgi kāds vada liela organizācija, tad, teiksim, šī gadījumā tā ir Latvija, kas pārņem Itālijas prezidentūru, un pēc tam tas pāriet uz Luksemburgu. Ja mēs runājam tieši par Latviju, tad, teiksim, Itālijas viedoklis, ja par prezidentūras un Eiropas Savienības darbu, Latvijas viedoklis, attiecīgi Luksemburgas viedoklis. Ja. Tas jau vairāk vai mazāk izpaužās gan ārpolitikas, gan iekšpolitikas darbībā, kaut vai sarunās ar kaimiņiem, kaut vai šīs konkrētās lietas par austrumu kaimiņu, kaut vai drošība, ja, kas ir ārkārtīgi aktuāli, Itālijas viedoklis, Latvijas un Luksemburgas. Ja. Un tas kaut kādā veidā, spēja koordinēt tieši visu kopējās Eiropas šo politikas veidošanu daudzās jomās. Dalība Eiropas Savienībā savā ziņā arī pašdisciplinē mūsu valsti. Ir konkrēti likumi, ir konkrētas lietas, kas ir jādara, bet tās ir civilizētas lietas. Ja tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, nevis, ja mēs gribam attīstīties un augt. Ja. Un šie likumi, faktiski iegrožo. Ja, es uzskatu, ir tāda situācija, kad gan pašvaldībās tas ir jūtams, gan arī, zemkopībā tas ir jūtams, gan pārtiks ražošanā, gan arī visās pārējās, par visiem CO izmešiem un tā tālāk. Bet tā ir civilizēta pasaule. Un diemžēl mums ir jāspēlē pēc tādiem noteikumiem, un ļoti pareizi, ka jāspēlē, jo tajā mirklī mēs to savu latiņu paaugstinam un savas prasības pret apkārtējo vidi, pret savu mitekli kaut vai pret ģimeni, ja paaugstinam jau Eiropas līmenī, nevis esam, tā, kā bijām. Ja mēs runājam attiecībā par naudām un finansēm, arī neapšaubām Eiropas fondu līdzekļi, visi kādi mums viņi ir ārkārtīgi daudz devuši pat tādai pašvaldībai kā manējā, jo mēs esam dabūjuši fondus, kohēzijas fondu par Baltezera kanalizāciju, atkal, jā, vai tā vienalga nav, vai to kanalizāciju laist ezerā, vai, normāli attīrīšanas ietaisēm lielajām centralizētājām, kur viņi tomēr vairāk vai mazāk iztīra to kanalizāciju. Vai arī, no vienas puses, kādreiz parasta būda ar sirsniņu bija pavisam normāla parādība, bet tagad tas kaut kā cilvēkiem neliekas vairs it kā pilnīgi normāli. Ja. Vai, arī, ja jau ir iela, tad varbūt vajag arī trotuāru vai kaut kādu veloceliņu, jo, cilvēkiem tās prasības aug un, šīs te lietas, nerunāsim par siltināšanu, ja, un visiem citādiem, mazākām lietām, kaut kādā drošību, kas saistīta ar policijas darbu un tā tālāk. Tas ir iekšējo drošības, nerunāju par ārējo pašlaik. Tad šī Eiropas nauda mums ir ļoti nozīmīga bijusi, ļoti daudz ko devusi. Es saku pat tādai pašvaldībai kā mūsējā. Iestāšanās Eiropas Savienībā ir palīdzējis mums paskatīties uz sevi no malas un ieraudzīt trūkumus, kas traucējuši normālai valsts attīstībai, jo gribas vai ne, mēs tomēr esam jauna valsts un nevelti ir apzīmējums vecā Eiropa. Tātad mums ir ko mācīties no citām Eiropas Savienības valstīm. Cilvēkiem ir tāds saucamais kompetences līmenis. Vienā konkrētā brīdī viņš ir tāds, un tu zini, ka jāstrādā tā. Bet Eiropas Savienības fondi prasa pilnīgi citu pieeju. Un izējot no tā, tad arī ir jāiemācās pa jaunu strādāt. Un, ja tu iemācies pa jaunu strādāt, pa jaunu sagatavot dokumentus, tad tur nav nekā sarežģīt. Tas viss ir rutīnas darbs, protams, viņš ir darbs, kas ir jādara. Un, ja tu darīsi viņu, tad arī tev nekāda problēma tur nebūs. Mans viedoklis ir viennozīmīgs. Ir tikai un vienīgi ieguvumi. Praktiski zaudējumi nav, un ja tie ir, tad tie ir vairāk psiholoģiskas dabas, jo cilvēks negrib mainīties un kļūt labāks. Tas ir absolūti normāli. Bet, ja viņš ir spiests to darīt, tad viņš agrāk vai vēlāk to dara. Jā. Eiropas Savienība ir devusi iespēju mums pašiem sapurināties un saprast to, ka valsts ir tāda, kādu veido tās iedzīvotāji.
Īpaši veidotā sižetu ciklā Uzzini, kur uzzināt, tiks atspoguļoti trešo valstu pilsoņiem aktuālie problēmu situāciju risinājumi, dodot iespēju ar sižetiem iepazīties projekta mērķa grupai gan esot Latvijā, gan pirms iebraukšanas Latvijā. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu trešo valstu valsts piederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalību valstu, Eiropas ekonomiskās zonas valstu vai Šveices konfederācijas pilsonis. Iepriekšējā sižetā mēs jums stāstījām, kas nepieciešams, lai nokārtotu uzturēšanās atļauju. Šajā reizē vēlamies informēt vairāk par iespējām trešo valstu pilsoņiem saņemt veselības pakalpojumus Latvijā. Trešo valstu pilsoņi, tajā skaitā bērni, nevar saņemt valsts garantēto medicīnisko palīdzību. Veselības aprūpes pakalpojumi šai ārvalstnieku grupai ir jāapmaksā pašiem vai ir jāizmanto privātā veselības apdrošināšana. Prasība ieceļot Latvijā, lai uzrādītu to, ka tev ir ienākumi, kad šeit tu neprasīs nekādus sociālos pabalstus, un arī prasība ir jābūt veselības apdrošināšanai. Veselības apdrošināšanas polise, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijā, nav nepieciešama personām, kuras pieprasa pastāvīgu uzturēšanās atļauju, kuras ir ģimenes loceklis Eiropas Savienības dalību valsts, Eiropas ekonomiskās zonas valsts vai Šveices konfederācijas pilsonim, kura uzturēšanās mērķis Latvijas Republikā ir saistīts ar nodarbinātību, pašnodarbinātas personas aktivitātēm vai pakalpojumu sniegšanu. Ieceļotāji, kas šeit ieceļo ar nolūku strādāt vai ģimenes apvienošanās nolūkos vai caur laulībām, viņiem rodas priekšstats, ka, ja viņš šo te polisi nopērk, tad tā kā šis te veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti. Bet, kā jau mēs zinām, arī polises mēdz būt dažādas, un ir polises, kurās ir iekļauts tikai tas pats minimums, tās, protams, ir lētākas, un polises, kurās jau ir pat kaut kāda rehabilitācijas pasākumi, masāžas, baseini un sanatorijas. Protams, ka šīs polises ir dārgākas. Pirms iegādājoties veselības apdrošināšanas polisi, noteikti noskaidrojiet apdrošināšanas kompānijā, kādus veselības aprūpes pakalpojumus tā sedz un kā jārīkojas polises izmantošanas gadījumā. Te jāņem vērā varbūt kaut valodas barjeri, kad šis te līgums ar apdrošinātāju ir latviski un varbūt nevienmēr var izlasīt, ja? Bet tādā situācijā jācenšas tomēr atrast cilvēku, kas palīdz izlasīt, un lai nebūtu šie pārpratumi. Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātie, kuriem ir Latvijā izsniegta termiņa uzturēšanās atļauja, no valsts pamatbudžeta līdzekļiem bez maksas var saņemt valsts apmaksāto grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību. Visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu imigrācijas statusa, ir pieejamas bezmaksas ārsta konsultācijas pa telefonu latviešu, angļu un krievu valodās. Šo pakalpojumu nodrošina Nacionālais veselības dienests. Lai saņemtu šo pakalpojumu, zvaniet pa tālruni 660 16 001. Trešo valstu pilsoņiem neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi ir jāapmaksā pašiem vai veselības apdrošināšanas kompānijai, kurā persona ir apdrošināta. Izņēmums ir Ukrainas pilsoņi un Krievijas pensionāri, kuri neatliekamo medicīnisko palīdzību var saņemt par brīvu saskaņā ar starpvaldību līgumā noteikto vienošanos. Latvijā, lai izsauktu neatliekamo medicīnisko palīdzību, jāzvana par tālruni 03 vai 112. Lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību, jums var lūgt uzrādīt veselības apdrošināšanas polisi. Tādēļ vienmēr to nesājiet līdzi. Protams, ja cilvēkam paliek slikti uz ielas un viņam kaut kāds uzliesmojums vai kaut kāds akūts slimība, protams, ka viņš tiks nogādāts ārstniecības iestādē, pirmā palīdzība tiks sniegta, bet pēc tam jau būs nepieciešama turpmākā ārstēšana, protams, ka tas atkal būs par maksu. Primāro veselības aprūpi sniedz ģimenes ārsti, pediatri, māsiņas, ārstu palīgi, vecmātes un zobārsti. Ārvalstnieks ar termiņu uzturēšanās atļauju var brīvi izvēlēties, kuru ģimenes ārstu vai speciālistu apmeklēt. Lai reģistrētos pie ģimenes ārsta, jums kopā ar jūsu izvēlēto ģimenes ārstu ir jāizpilda vienošanās 2 eksemplāros. Ja jūs neapmierina jūsu sadarbība ar ģimenes ārstu, jūs varat jebkurā mirklī pāreģistrēties pie cita ģimenes ārsta. Piesakot savu vizīti pie ārsta, pārliecinieties, vai ārsts ar jums var sarunāties jums saprotamā valodā, jo ne visi ārsti Latvijā var sniegt savu konsultāciju vairākās svešvalodās. No pieredzes varu teikt, ka visbiežākais jautājums ir, kā piereģistrēties pie ģimenes ārsta, tas pats sākums. Un ja to mēs palīdzam, tad jau tālāk ar ģimenes ārstu viņš jau tiek novirzīts, tomēr jau tas ģimenes ārsts ir tā pirmā kontaktpersona, pie jebkuras saslimšanas. Šis te atteikums visbiežāk ir saistīts ar valodas barjeru, jo ārsts
Es saku, viņam pacienti pietiek, viņš priekš kā viņam tur mocīties ar valodu vai ar pacientu, kurš lagā nesaprot. Nu, protams, arī tā orientēšanās vispār iestādēs, ja? Kur ir tā poliklinika, kur ir tas doktoriāts, kā atrast? Sekundārās veselības aprūpes līmenī pacients apmeklē ārstu, speciālistu vai ārstējas slimnīcā. Šajā līmenī orientācija ir uz neatliekamu akūtu vai plānveida veselības aprūpi. Šos pakalpojumus sniedz valsts, pašvaldību un privātās institūcijas. Augsti specializēti veselības aprūpes pakalpojumi ir tādi, kurus nodrošina vienas vai vairāku medicīnas nozaru speciālisti ar papildus kvalifikāciju. Šajā līmenī tiek ārstēti pacienti, kuriem ir bīstamas un retas slimības un kuru ārstēšanai ir nepieciešama dārga un unikāla tehnoloģija. Ārvalstnieks ar termiņu uzturēšanās atļauju, kurš nesaņem valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus, var uzreiz griezties pie ārsta speciālista bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Tiesības nosūtīt pacientu uz stacionāru plānveidu ārstēšanai jeb slimnīcu ir primārās aprūpes ārstam vai speciālistam. Uzturēšanās slimnīcā ir maksas pakalpojums. Primāros veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā var saņemt katrā pašvaldībā. Sekundāros veselības aprūpes un augsti specializētos veselības aprūpes pakalpojumus galvenokārt var saņemt Latvijas lielākajās pilsētās. Cilvēki nemaz viņi tā īpaši nenodala to privātu praksi vai valsts finansētās. Ja man vajag ģimenes ārstu, tad es viņu meklēju, un šie ģimenes ārsti viņu arī praktizē dažādos medicīnas centros. Lai arī par kuru no veiksmīgas integrācijas jomām mēs runātu, visas nepieciešamās formalitātes nokārtot un labāk iejusties mūsu valstī palīdzēs atbilstošas latviešu valodas zināšanas. Tāpēc noteikti iesakām izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursos, kas notiek visā Latvijā. Saņemties un darīt. Tad arī visas lietas varēs sakārtot. Lai jums labas zināšanas un laba veselība! Būtisku lomu Eiropas valstu enerģētiskajā neatkarībā spēlē Latvijas teritorijā esošā Inču kalna pazemes gāzes krātuve, kas ir vienīgā funkcionējošā dabas gāzes krātuve Baltijas valstīs. Dabas radītā ģeoloģiskā struktūra ļauj uzkrāt dabas gāzi, tādēļ ir ļoti svarīgi pazemes gāzes krātuvi modernizēt, kā to prasa mūsdienu ekonomiskā situācija. Mēs izstrādājam jaunu krātuves attīstības, jeb modernizācijas programmu līdz 2025. gadam. Tagad mēs esam pieķērušies ļoti strauji vienam no sarežģītākajiem darbiem, tas ir urbumu remonts. Mēs tāpat arī esam principā paredzējuši pakāpeniski nomainīt šos 84. gadā izbūvētos mezglus, jo rēķiniet 2020. gadā viņiem jau būs 50 gadi. Mūsu plānotās investīcijas līdz šim 2025. gadam ir 190 miljoni eiro. Ja krātuve pieņems lēmums, ko ģeoloģiem mums atļauj ģeoloģiski apstākļi, palielināt vismaz līdz 6,2 miljardi kopējas apjoms, šodien, kā es teicu, 4,5, tad šīs investīcijas var izaugt līdz 350 miljoniem. Unikālās dabas gāzes krātuves infrastruktūras attīstīšana ir īpaši svarīga uz neseno notikumu fona pasaules ekonomikā. Pēdējo mēnešu laikā ievērojami samazinājušās naftas cenas. Ja vēl pērnā gada augustā vidējā naftas cena Eiropas tirgos pārsniedza $100 par barelu, tad decembrī tie bija vien $60 par barelu. Dabas gāzes iepirkuma cena ir piesaistīta naftas produktu cenai, tomēr šī piesaiste tiek rēķināta 9 mēnešu vidējai naftas produktu cenai. Tas nodrošina, ka dabas gāzes cenas mazāk svārstās, un tas nozīmē arī to, ka pieaugot strauji naftas cenai, dabas gāzes tarifi pieaugs daudz lēnāk. Jāatgādina, ka Latvijas gāzes pakalpojumu tarifi nav mainījušies kopš 2008. gada, un vienīgais, kas regulāri mainās, ir dabas gāzes iepirkuma cenas izmaiņas atkarībā no naftas produktu cenām, un proporcionāli attiecīgi tiek koriģēti dabas gāzes tarifi Latvijas patērētājiem. Mājsaimniecībām tarifi tiek mainīti 2 reizes gadā – janvārī un jūlijā. Savukārt rūpnieciskiem patērētājiem, tā skaitā siltumapgādes uzņēmumiem, tarifi mainās katru mēnesi. Pateicoties naftas cenu samazinājumam decembrī un janvārī, rūpnieciskajiem patērētājiem tarifi samazinājās par aptuveni 2% katru mēnesi, atkarībā no patēriņa grupas. Tiek prognozēts, ka līdz martam tarifi samazināsies vēl par aptuveni 6 līdz 7%. Tādējādi kopējais sagaidāmais tarifu samazinājums
pieaugs kopš novembra līdz martam būs 9 līdz 12%. Savukārt mājsaimniecībām janvārī tarifi samazinājās par 1 līdz 2%, bet lielais samazinājums ir gaidāms nākamajā periodā no jūlija līdz gada beigām. Ar mērķi padziļināt cilvēku zināšanas par elektroenerģiju, sagaidot savu 75. jubileju, Latvenergo koncerns organizēja atvērto durvju dienas un aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties akcijā Enerģijas medības, kas sniedza aizraujošas un nebijušas iespējas apskatīt un uzzināt daudz jauna enerģētikas nozarē, gan par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, gan arī par pašu elektroenerģijas lietošanu. Energoapgāde ir ļoti lielā mērā saistīta ar inženieru zināšanām. Un izrādās, ka Latvijas iedzīvotāji ļoti zinātkāri, un Latvijas iedzīvotāji grib bieži vien zināt, kas atrodas HESos, kas notiek tecos, kas notiek apakšstacijās. Un ikdienā darba režīmā mēs nevaram nodrošināt šo rūpniecisko objektu apskati. Enerģijas medības, manuprāt, ir ļoti laba Latvenergo dāvana sabiedrībai, jo ar to tiek nošaut vienlaikus 3 zaķi. Viens cilvēku uzzina, kas ir elektroenerģija, jo, manuprāt, par to domā tikai tajos brīžos, kad saņem mājās rēķinu, nav īsti skaidrs, par ko mēs maksājam. Ja mēs elektrību varam radīt ar balonu un matu, tad es ceru, ka pēc šī pasākuma vismaz daļa sabiedrības sapratīs, par ko tas rēķins tiek saņemts. Otrs, mēs zinām, ka 2020. gadā mums pietrūks apmēram 20,000 inženieru un tehnisko nozaru speciālistu, un ir jāmudina īpaši jaunieši un tie cilvēki, kas šobrīd izvēlas savu profesiju, padomāt par to, ka tad, kad es eju stāties augstskolā, ka tā nebūs nevis juridiskā fakultāte, bet būs, piemēram, inženieru tehnoloģija fakultāte. Manuprāt, Latvenergo šobrīd parādīja labā veidā to, ka šeit ir darbs, lūdzu izvēlēties inženierzinātnes kā savu profesiju. Un trešais, manuprāt, lielisku dāvanu Latvenergo ir izvēlējies dāvinot šiem uzvarētājiem Blue Shock Bike, kas ir elektriskais divritens, kas ir produkts ražots Liepājā, Latvijā. Mēs no savas puses arī ekonomikas ministrija esam to atbalstījuši biznesa inkubatorā. Interesanti ir tas, ka interese bija ne tikai cilvēkiem, kas nestrādā Latvenergo, bet arī Latvenergo koncerna darbiniekiem. Koncernā strādā vairāk kā 4000 strādājošo, un tie cilvēki, kas strādā Alūksnē vai Jelgavā, viņi nekad mūžā nevar aizbraukt uz Ķeguma HESu vai tikt Rīgas TECs iekšpusē un apskatīties, kādas tur ir iekārtas un cik varena ir enerģētika. 15. janvārī Ķeguma HESa ražotnē tika sumināti akcijas uzvarētāji, kuri tika noteikti izlozes gaitā gan dalībnieku, gan darbinieku vidū, un katrs no viņiem mājās devās ar galveno balvu – elektrodivriteni. Ierosinātāja bija mana priekšniece, kura mūs motivēja un teica, ka ir tāda unikāla iespēja, ir jābrauc un ir jāredz, un, protams, un liels prieks, bija tiešām liela interese, jo es ikdienā saskaros ar tiem pašiem, nosaukumiem TEC un HES, bet nekad nav bijusi iespēja tur nokļūt, jo darba pienākumos tas neiet. Tad beidzot tagad bija tā iespēja tur tikt un visu apskatīties, un bija tiešām ļoti iespaidīgi. Dēļ tā, ka es izvēlējos šo profesiju, ko es studēju, tādēļ es piedalījos. Man pasniedzēja ieteica, ka tāds notiek, ka ir iespējams atmeklēt šos objektus. Un jā, mēs ar draugiem tā kā sanācām kopā un izbraukājām. Tas bija arī ļoti vienkārši to izdarīt, pieteikties, kādai neizbaudīt to. Latvenergo ir ļoti svarīgs tieši Latvijai, jo mēs faktiski savu elektroenerģiju varam saražot šobrīd paši. Mēs pērkam to kopējā biržā un tirgū tādēļ, ka tur to var brīžiem izdarīt lētāk, bet tas, ka mums ir savas jaudas, lai saražot enerģiju ne tikai sev, bet var vajadzības gadījumā varbūt piedāvāt arī kaimiņiem, tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Mēs jūtamies stabilā Eiropā. Kopumā vairāk nekā 5000 interesentu piedalījušies Latvenergo koncerna atvērto durvju akcijā Enerģijas medības. Starp apmeklētākajiem objektiem ir energoefektivitātes centrs, elektroenerģijas ražotne Pļaviņu HES un enerģētikas muzejs. – 2014. gadā Latvijas vārds Eiropā un arī visā pasaulē izskanēja nevienu reizi, pateicoties mūsu sportistu sasniegumiem. Katrs sportista panākums stiprina un vieno latviešus, jo vienalga vai esam savā dzimtenē vai dzīvojam kādā citā pasaules valstī, par Latvijas sportistu sasniegumiem esam vienādi lepni.
Noteikti ir jāuzteic sporta veterānu ieguldījums, jo no pasaules un Eiropas veterānu čempionātiem ir atvestas 170 dažāda kaluma medaļas. Turklāt līdzās sportiskajiem panākumiem sporta veterāni aktīvi iesaistās sabiedrības izglītošanā. Mēs tātad vadām visu šo lielo veterānu saimnu Latvijā, kas šodien izaugs ir līdz 10 000 jau, un kas darbojas gan pašvaldībās, gan Latvijā, gan ārzemēs, jo mēs ļoti aktīvi startējam pasaulē, vedam medaļas šurp, kā viens otrs teica, kaudzēm, mierot kilogramos, nevis skaitā. Tā kā pagājušajā gadā no Turīnas mēs atvedām 288 medaļas. Viens bija mērījis, tas šot 5 kilogrami. Tas ir jocīgi, daudz pat neticēja, bet tas ir mūsu Latvijas sporta veterānu varējums, jo tiešām veterāni ir ļoti aktīvi. Paši organizē komandas, paši darbojas, paši naudiņu vāc, jo naudiņu mums nedod, bet viņi spēj savākt. Un tā vērtība ir tā, ka viņi nevis slimo, bet naudiņu vāc no savas pensijas, lai brauktu uz ārzemēm. Cits taisa pērk zāles un guļ slims, mūs iestartē, no šeit kā vērtīgāk startē. Uzteicot un godinot aktīvos sporta veterānus, 2014. gadā nogalē Latvijas Sporta veterānu senioru savienība apbalvoja 368 izcilniekus. Latvijas Sporta veterānu savienības 2014. gada balvu par godīgu spēli Fair Play tiek apbalvota olimpisko čempionu Jāņa Lūša un Elvīras Ozoliņas ģimene par mūža ieguldījumu Latvijas un pasaules sportā. Jānim Lūsim pieder 3 olimpiskās medaļas, 2 pasaules rekordi, 4 Eiropas čempiona tituli, 12 reizes viņš ir kļuvis par PSRS čempionu un 1 reizi par Latvijas čempionu. 2014. gadā Jāni Lūsi uzņēma Monako starptautiskajā vieglatlētikas slavas zālē. Jānis Lūsis ir atzīts par aizvadītā gadsimta izcilāko šķēpmetēju. Savu sporta veidu es izvēlējos, varētu teikt, samērā vēlu. Iesāku to 18 gadu vecumā tikai ar šķēpmešanu nodarboties. Tas ir samērā garš stāsts, kā es līdz tam nonācu, bet fakts kā tāds, kad es kļuvu Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūta students, tad es sāku arī nopietni nodarboties ar šķēpmešanu. Un tad es nokļuvu pie savu trenera Valentīna Mazālīta institūtā, kas bija mūsu 13. grupas audzinātājs. Mācījāmies un regulāri trenējamies. Treniņa rezultātā pamazām auga. Auga diezgan strauji. Katru gadu es varēju gandrīz pielikt turpat pie 10 metriem. Un nobeidzot institūtu jau pārsniedz 80 metru robežu. Un nobeidzot institūtu praktiski arī nokļuvu PSRS izlases sastāvā. Tad sākās tā saucamā lielā sporta ēra. Sākumā es par to nemaz nedomāju, bet kad es to sapratu pēc pirmās bronzas medaļas iegūšanas PSRS čempionātā Tbilisi 61. gadā, tad es sāku arī domāt, kad varētu tiešām sacensties ar PSRS izlases labākajiem šķēpraižiem. Un sākot ar 62. gadu arī tas man izdevās, un būtībā es iegāju tā saucamajā top sportā, kurā pabija 15 gadus. Es domāju, ka sports priekš manis dzīvē ir bijis viss. Un es domāju arī, ka jaunatnē, lai arī viņi nekļūtu čempioni, bet sportam ir jābūt katra jauna cilvēka dzīvē. Atzīmējot Latvijas valsts 96. gada dienu un gatavojoties valsts 100-gadēji ar Latvijas aizsardzības fonda Lašplēses goda zīmi, tika balvots Gunārs Jākapsons. Jākapsona kungs strādājis par sporta žurnālistu 13 olimpiskajās spēlēs un 30 pasaules čempionātos hokejā, kā arī ir vadījis vairāk kā 5000 dažādu sporta pārraižu. Es esmu visu savu dzīvi bijis sportā un ar sportu, jā. Tas jau ilgst no 50. gadiem, un aizvadītajā vasarā es atzīmēju savas pirmās reportāžas 60. dzimšanas dienu. Tā kā sports man bijis vienmēr blakus, sports bijis
apmānis, sports bijis manā sirdī. Jaunajā gadā es novēlu nezaudēt sportiskumu, nezaudēt sportisko garu, sportisko mundrumu un deguni celt tikai un vienīgi vienā virzienā. Tas ir augšu. Tikai un vienīgi augšu. Tas ir pats galvenais. Optimisms, dzīvotprieks, deksme un aizrautība – tas viss raksturo Latvijas sporta veterānus, kas nerimstošā mīlestībā pret sportu spēj veidot kvalitatīvu, veselīgu un aktīvu savu ikdienu. Stadions kā jūra šauc, sporta draugi šurku brauc. Lieli māsī gribē būt, veciem rekordiem jāsagrūst. Tā ir mūsu sūtība. Mēs to esam apsolījuši valsts prezidentam, ka Latvijas sporta veterāni būs aktīvi līdz savu mūža galam. Un ka mēs nedomājam par savu dzīves galu, jo tas ir citam jādomā. Mēs sportojam, startējam, darbojamies. Esam aktīvā dzīvesveida piekopēji. Tā ir mūsu sūtība un mēs to sekmējam. Un tas ir redzams mūsu sporta spēlēs. Šogad mums jau bija 51. sporta spēles pēc kārtas, tad mēs jau pusgadsimtu gadu no gada tiekamies, sportojam un cilvēkiem patīk. Gribētu novēlēt arī, lai nesēd mājās un neskatās seriālus tik daudz, ja? Lai ņem aktīvu tā dalību, kā kurš kurā vietā var, ja? Vai tā varētu būt nūjošana, vai tā izskriešana, vai kaut kāds cits veida aktivitātes, vai dejošana, vai tāpatās kā šeit šodien, manuprāt, ļoti jauki, kad visi sanāk kopā, ja, apspriež, kas ir bijis, kas būs, padējot atpūsties. 2015. gads ir atnācis ar jaunu apņemšanos. Mēs daudz domājam par Latvijas patriotismu. Kas ir Latvijas patriots? Vai tas, kas runā tikai, ja arī dara? Tā lūk, mēs šodien aicinājām Latvijas veterānu sabiedrību, sporta sabiedrību, un es domāju, Latvijas sabiedrību kopumā atteikties no smēķēšanas, kas ir tikai ienaidnieks savai veselībai, valsts veselībai, un kas nekādu naudu neprasa, prasa tikai raksturu. Un tātad pierādīsim, ka mēs Latvijas patrioti ne tikai vārdos, bet arī darbos. Un tātad mēs aicinām līdz 18. gadam Latvijas 100-gadēji padarīsim Latviju par zaļu, nekūpošu valsti.